Labdien! Man sauc Edgars. Es mācos 12. B klasē, un man zinātnīs pētnieciskā darba tēma ir skolas somas mazas ietekme uz skolēnu mugurkaulu veselību. Es augstu tevis, iedomājieties tavu tūmu. Man sirds sāk daudzīties tik strauji. Izstāvos uz tavu pirkstu pieskāriens, pātrinās man elpošanu. Es dāgu iekārē. Ak, Dievs! Es dāgu tādā iekārē, domāju par taviem glāstiem. Man pietiek vien iztēloties tavu skatienu, lai justu tavas karstās trīsas visā tavā ķermenī un manā ķermenī. Man gribas zināt, kāda ir sajūta, cieši un kaislīgs lūstot tavas lūpas. Skolas somas ir pārāk smagas sākumskolas un pamatskolas bērniem, tādējādi veicinot mugurkaulu deformāciju. Literatūras analīze, iepriekš veikto pētījumu datu apstrāde, masas noteikšana, izmantot svēršanu ar svariem. Es gribu tev atdoties. Latvijā jau pirms 8 gadiem stājušies spēkā noteikumi par skolas somu pieļaujamo masu. Mans lūps un krūts, man gurni un mans klēps, viss mans augums kliedz pēc tevis. Man gribas tev pieskarties, just tavas rokas, pievalkam man sev klāt. Es gribu piekļauties tev cieši klāt. Lai vairs nespētu pelpot, es gribu just tevi sevī. Es gribu sevi pazaudēt tevī. Ar to mēs arī šovakar veiksim. Saudzējiet sev un tiekamies atkal rītvakar. Rītvakar. Visu labu.